Sveicināti kolēģi un kolēģis. Kā jau arī man pieteica, es pārstāvu valsts akciju sabiedrību Valsts nekustamie īpašumi. Mēs esam 100% valstī piederošs uzņēmums, un, protams, būtu jocīgi, ja valstī piederošs uzņēmums darbotos pret politikām, kuras valsts no vienas puses vēlās īstenot, ja? Bet savukārt pati kā īpašniece uzņēmumos neveicinātu šo prakšu ieviešanu. Tad, īsumā par mums, pēc kapitāla sabiedrību klasifikācijas, kas mums valstī ir, tad mēs esam pieskaitām pie lielas kapitāla sabiedrības. Mūsu galvenie darbības virzieni ir nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Tie ir īpašumi, kurus izmanto publiskais sektors. Tie ir arī sabiedriskas nozīmes īpašumi. Tāpat mēs šos īpašumus arī būvējam un attīstam. Un tad, kad šis īpašums ir zaudējis, savu vērtību vai funkcionāli vairs nav vajadzīgs valsts funkciju īstenošanai, mēs viņu atsavinam. Tātad, šī atsavināšanas daļa, tas attiecas uz valsts deleģēto funkciju. Tātad tas ir mūsu uzdevums. Tālāk, kā jau valsts kapitāla sabiedrībai, mums arī ministru kabinets nosaka to virzienu, kurā mums būs strādāt vismaz tuvākos 5 gadus. Tātad, likumos to sauc par vispārējo stratēģisko mērķi, bet, ikdienā mēs vienkārši viņu saucam par uzdevumu. Tātad tās lietas, kas ir jāakcentē tuvākos 5 gadus, mums ir ilgspēja, efektivitāte, ieguldījums būvniecības nozarē, tas ir attiecās uz ilgspējas praksēm vairāk. Un, protams, droša un mūsdienīga darba vide. Tātad tas attiec ne tikai uz drošiem darba apstākļiem, bet vispār mūsdienīgu darba vidi. Mēs šeit runājam gan par energo efektīviem birojiem, gan birojiem, kas atbalsta dažādu cilvēku vajadzības un arī atvērtais birojs un tā tālāk. Tālāk, būvniecības nozara. Kāda izaicinājuma tad mums šeit ir, ja mēs raugamies no cilvēktiesību viedokļa? Tie ir darba drošības riski. Protams, mēs skatāmies valsts darba inspekcijas pārskatus, jo statistika, tieši oficiālā statistika, tas jau ir tas pamats, kas mums veido, mūsu interesi ielūkoties dziļāk riskos un kas arī dod pamatu novērtēt, ka šis risks patiešām pastāv, jo viņš ir kaut kur identificēts, ir kaut kur pierādīts. Otra tāda bēdīga lieta, man jāsaka, ir nereģistrētā nodarbinātība un ēnu ekonomika. Un pēc pēdējā pētījuma būvniecības nozara ieņem diezgan lielu lomu šajā ekonomikā un tieši nereģistrētajā nodarbinātībā. Un par nodarbinātību runājot, arī šeit mēs skatījāmies valsts darba inspekcijas datus, tātad oficiālos datus. Un kā izaicinājums jāpiemina viestrādnieki. Un nevis tāpēc, ka mums viņi traucētu vai kaut kā savādāk, bet, kā jau te kolēģi iepriekš pieminēja, tie ir cilvēki, kas ierodas mūsu valstī un viņi nezina valodu. Tas nozīmē, ka viņiem ir ierobežotas iespējas vispār uzzināt, kādas tiesības viņiem pienākās. Ja vien nav kāds, kas viņiem izstāsta, izskaidro, kādas viņiem tad ir tiesības, šeit sākot ar darba samaksu, darba drošību, sociālajiem jautājumiem tam līdzīgi. Tālāk, par tiem cilvēktiesību riskiem. Tā kā es jau pieminēju cilvēku, tas ir ilgspēju un darba drošību, tad sākām skatīties, kur tad mums ir tie cilvēktiesību un vispār, kur tās cilvēktiesības atrodas mūsu darbībā. Protams, sākām ar cilvēktiesību identificēšanu, kur viņas ir lielajos dokumentos, kādas viņas ir. Tālāk, šis joms mūsu pamatdarbībā. Tātad, kā es pieminēju, ir atsevināšana, attīstīšana un nekustamo īpašumu pārvaldīšana. Tātad katra no šīm darbības jomām satur mazākus uzdevumus, tur ir dažādi arī piegādātāji. Tad mēs varam skatīties, kur, kādā posmā var rasties cilvēktiesību riski. Tad, lai šis vērtējums būtu objektīvāks, mēs savā uzņēmumā iesaistām dažādas struktūra vienības, jo cilvēktiesību jautājumi tas nav viena cilvēka, tas pat nav viena struktūra vienības kompetence vispār. Šeit mums piedalījās kolēģi, kas pirmkārt pārstāv visus šos te attīstības virzienus, tāpat arī atbalsta funkcijas, kas ir personāls, finanses un citas. Tad, kopīgiem spēkiem mēs sadalījām, kur ir fundamentālās darba tiesības, kas mums tā liekas pašsaprotam lieta, varbūt daudziem, ka darba līgums ir uzskaitīts darba stundas, viņas ir apmaksāts un tā tālāk. Tas pats arī ir darba drošības apstākļi, ir individuālās aizsardzības līdzekļi, instrukcijas un tā tālāk. Mums jau liekas, tas ir pašsaprotams, jo izrādījās, ka ne visiem tā tas ir.
Tālāk skatījāmies gan šo te statistiku, apskatījāmies savas darbības jomas un redzējām, tātad, kurās no viņām var parādīties šie te augstie riski, jeb riski, kas liecina par gadījumiem, kad šīs cilvēktiesības var netikt ievērotas, respektīvi, kā es pieminēju, nereģistrētā nodarbinātība, tātad darba līgumu trūkums, vai tie darba līgumi ir tādi, pat es neteiktu darba līgumi, bet šīs te nodarbinātības formas ir tādas, kas ir izvēlēts, kas ir mazāk aizsardzība šiem darbiniekiem, vai tie kaut kādi sezonas darbi, pagaidu darbi uz nenoteiktu laiku, un kā mēs zinām, normāls darba līgums, tas ir vislabākais garants. Tāpat arī varbūtība. Tur mēs skatījāmies, protams, ja mums ir mūsu pieredzē bijuši gadījumi, plus nāk klāt šī te oficiālā statistika, tad mēs, protams, redzam, kad visticamāk šādi gadījumi, vai tur darba drošības pārkāpumi, letalitātes, darba līguma neesamības, tur neizglītot viestrādnieki, vai viņi varētu būt sastopami vai nē. Kādas tad ir sekas? Protams, arī to mēs vērtējam no dažādiem aspektiem. Pirmkārt, mūsu iekšējie riski, tātad tie riski, kas skar mūsu darbiniekus. Ja, vai šie te pārkāpumi vai neievērošanas rezultātā ciest mūsu darbinieki un arī mūsu darbi. Savukārt ārējie riski, tātad tie riski, ko rada mūsu piegādātāji. Viņi mūsu piegādes ķēdē ir un attiecīgi darbojoties, viņi arī šos riskus var radīt. Turpināt par šo apzināšanu. Tad, kad ir varbūtības noteikts, riski apzināt, kā mums tagad iet, kā mums ir pavērsties pie sevis, kā iet pie tiem piegādātājiem, ko mēs viņiem jautāsim, kā mēs uzzināsim, ir tas risks jums vai nav. Ja? Mēs, protams, tiešā tekstā nejautāsim, vai jums ir letalitātes un tam līdzīgi. Mums ir kontrola jautājums saraksts katram riskam. Piemēram, tiek apzināts, vai ir nav iestrādnieki, ja? Vai nodarbināti bērni, vai ir praktikanti un tam līdzīgas lietas. Tad audita ietvaros ir vizīte arī objektām. Parasti tas ir mūsu objekts, protams. Mums arī nav tiesība viesoties piegādātājiem citos objektos, kas nav ne mūsu pasūtījumu ietvaros īstenojumi projekti, nekā savādāk. Tālāk šajā procesā mēs tad veicam savu pašvērtējumu, vai vispār mums pašiem viss tas ir, ko mēs citiem prasām. Un otrs ir piegādātāju atlase. Tātad, tā kā mēs tos riskus aranžējām, paskatījāmies piegādātājs gan pēc darba, tas ir pēc piegādes līguma ilguma, pēc summas, salikām tādu top 5 un tad aicinājām pa vienam. Protams, mums bija arī atteikumi. Jā, pirms par tiem atteikumiem es teikšu, tā izaicinājums ir tas, ka nekur normatīvos aktos nav noteikts pienākums kādam no piegādātājiem piekrist šādiem auditiem. Tas nekur nav noteikts. Līdz ar to mūsu gadījumā ir tā, ka šie auditi balstās uz tādu apusēju piekrišanu. Un ņemot vērā to mūsu pieredzi, ka bija šie atteikumi, tad tie uzņēmumi, kas ir piekrituši sākt vismaz sarunas, kā arī veikt šo auditu, un mūsuprāt, tas jau ir liels solis. Ja? Protams, mēs zinām, neviens jau nav ideāls, katram var kaut ko atrast, bet tas audita uzdevums jau nav kādu sodīt, tas jau vairāk par izglītošanu. Kam mums, kā valsts uzņēmumam, ir saistoši arī publisko iepirkumu likums. Tas nozīmē, ka mēs nevaram, piemēram, pārtraukt sadarbību kādu tikai tāpēc, ka mums kāds atsaka, ziniet, mēs negribam jūsu auditu. Ja? Tas nebūs iemesls, ka mēs tagad pateiksim, ne, bet tad mēs jūsu līgumu arī neturpināsim. Diemžēl man jāsaka šis. Par tiem mūsu secinājumiem, tie, kas atteicās, bija arī, kas atteicās un pēc tam piekrita, kad būtiski ir saruna, kad izskaidro, kas ir šī audita būtība, ko tad mēs ar to vēlamies sasniegt. Un arī tas, ka šī informācija nav domāta, ka mēs tagad izplatīsim, izveidosim sarakstiņu, kur ir labie un sliktie, ka patiesībā tas ir vairāk uz tādu izglītošanu arī mums. Tālāk tie uzņēmumi, kur vienam otram ir sākotnēji novērtēti augstāka riska pēc vizītes, izrādījās, ka viņi ir stipri mazāki. Mēs, protams, arī savā topā, kā es pieminēju, viņi tiek novietēti kādas vietas zemāk. Un tad, kā es arī minēju, ka īstenībā tā kā nevienam jau nav pienākums piekrist, mūs tur atbalstīt, bet ir tie uzņēmumi, kas piekrīt. Viņi pasaka, nāciet, skatieties, viņi nebaidās, kad, protams, katram ir trūkumi, kā es minēju, bet nebaidās no tā, ka atnāks un ieraudzīs kaut ko. Un tad ir tas jautājums, kā tad atbalstīt šādus uzņēmumus. Un tas ir tas mūsu, jo mēs arī īstenībā caur iepirkumu vai vēl kaut kādīgi, ja mēs zinām, ir tie ierobežojumi, kuriem mēs varam dot priekšrocības, kuriem nevaram, un kā vispār šī procedūra notiek.
Un tad man jāsaka arī no mūsu ieinteresētajām pusēm, ja mēs tā kā uzņēmums arī skatāmies uz vērtējumu savu ieinteresēto pušu viedokli, mēs viņus regulāri aicinām uz sarunām, tad viens no priekšlikumiem bija arī no ieinteresētām pusēm tieši būvniecības jomā, ka vajadzētu tomēr tos godprātīgos atbalstīt kaut kādīgi. Tas, kad mēs runājām par šīm lietām, bet sajūst dzīvē, respektīvi tie, kas to mājas darbu izdara, mājas darbu izpildīt, tas prasa ieguldījums, tās pašas ilgtspējas lietas, cilvēktiesību lietas, mainīt savu praksi, izglītot savus darbiniekus un pieeju mainīt, tas prasa ieguldīt darbu. Tad, lūk, tiem uzņēmumiem, kas to ir izdarījuši vai sāk darīt, tad viņiem tomēr vajadzētu kaut kādu atzinību, kaut kādā veidā. Tas ir tas, par ko mēs domājam, kā tad mums, vai viņus izcelt starp tiem citiem. Un, lūk, kas tad nākotnē arī bez šī atbalsta? Protams, apņemšanās ievērot cilvēku tiesību, tas, par ko mēs runājam, mēs varam savos līgumos likt klāt, bet, protams, viņas arī tādas lietas, kas ir normatīvos aktos jau noteikts. Neko jaunu mēs jau tur neieliksim. Ja? Un izpratnes celšana, kā te kolēģi pieminēja, kad mēs arī to darām darba drošības jautājumos, kad ir būvlaukumā, tur ir arī piegādātāji, pārstāji piegādātāji, darbinieki un kā tas dabā notiekās, vienkārši viņiem šo darbu instrukciju veids. Jo mēs arī nevaram garantēt, mums ir tās informācijas nevienmēr arī ir, vai tas tiešais darba uzdevējs, viņš ir noinstruējis šajos jautājumus, izstāstījis par darba apstākļiem un procedūrām. Tas tad, lūk, būtu par manu stāstu. Tā īsumā var teikt, ka tā praksa ir pavisam zaļa vēl, un es izstāstīju, kas ir tās lietas, kas mums vēl vajadzīgs, varbūt arī mazliet no valsts atbalsts, un kad motivēt šos uzņēmumus, interesēties par tām cilvēktiesībām, saskatīt viņas vairāk un arī nebaidīties no tiem auditiem. Tieši otrādi, tur jau ir tas ieguldījums, nevis tāpēc, lai sodītu, bet lai izglītotu. Tālūk, paldies!